Pirms 10–15 gadiem tā šķita fantastika. Un tas būs pirmais simptoms, ka tas ir neizbēgami. Vieglāk ir aizvadīt gāzi kaut kādu kilometru 100 metrus nekā siltumu. Apmēram 450 kubi stundā mums nāk uz biometānu ražot. Ražot no kūtsmēsliem degvielu. Pirms 10–15 gadiem tā šķita fantastika, bet pat labāk jau Latvijā ir vairākas saimniecības, kas kūtsmēslus pārstrādā biogāzē, no biogāzes attīra ogliskābo gāzi un iegūst biometānu. Agrofirma Tērvit ir lauksaimniecības uzņēmums Latvijā, kas šo biometānu eksportē uz Vāciju. Mēs skaidrojām uzņēmumā, šeit mēs redzam novietnes, kurās ir vairāk nekā 4000 lielopu. Mēs skaidrojām, kā ar kādu tehnoloģiju šo te biometānu ražo un kādas ir saimniecības nākotnes ieceres. Pagaidām bankas runā, ka mēs par zaļo kursu. 25. gada mums paketē jābūt kā minimums 60% zaļajam. Es gribu redzēt. Tas būs tas rāviens, ka bankas sāks riskēt un iet arī zaļā kursā. Un tas būs pirmais simptoms, ka tas ir neizbēgamais. Kā bankas sāks iet zaļā kursā, tā bilde ir viena. Ceļa atpakaļ nav. Kur mēs šobrīd atrodamies, pastāstīt, kas šeit notiek? Mēs atrodamies agrofirmā Tērvit. Biometāna, biogāzes, sašķidrinātās gāzes ražotnē. Un pastāstīšu par pašu sākumu, kā tas viss sākās. Tātad apmēram 2010. gadā mums mainījās agrofirmai īpašnieki. Bija jauna vīzija attīstīt pienu lopkopību. Līdz ar to mēs ceļojām, skatījāmies Eiropā, mācījāmies, skatījāmies veiksmīgākos projektus. Un nonācām līdz atziņai, ka lopkopības nozarē ir izejmateriāli, kūtsmēsli, kur arī ir kaut kādā veidā jāpārstrādā. Un tad mēs meklējām tehnoloģijas biogāzes ražotnē. Arī bija vairākas iespējas, vairākas tehnoloģijas ar mikseriem, bez mikseriem, ļoti dažādas. Tad mēs izvēlējāmies šo konkrētu firmas Binovu piedāvāto, kur fermentoros nav mikseri, kur viss notiek ar gāzes, paši saražotās gāzes maisīšanu, līdz ar to ir mazāk kustīgo detaļu, mazāk iespējas kaut kam salūst. Tā mēs 2012. gadā palaidām lielopu kompleksu, sāk strādāt, un 2013. gadā palaidām pirmo kārtu biogāzi uz 0,5 megawatu. Tas nozīmē, ka projekts bija uz 2 megawatiem. Pirmajā kārtā uztaisījām visu infrastruktūru, sūkņu mājas, kompresoru staciju. Sākām ar 0,5 megawatu koģenerāciju, ražot elektrību un siltumu pašu vajadzībām. Nākošajā posmā izbūvējām gāzes vadu līdz alus-darītavai, jo tā ideja bija tāda, ka vieglāk ir aizvadīt gāzi kaut kādu kilometru 100 metrus nekā siltumu, jo lielāk zudu. Tā mēs uzbūvējām 1,5 megawatu koģenerāciju ar visiem tveiku katliem, tveiku infrastruktūru un sākām nodrošināt ar tveiku alus-darītavu, ciematu, skolu, sporta halli, bērndārzi. Strādājām Oikā, pārdevām elektrību tīkliem un siltumu paši patērējām. Un pārdevām vēl pašvaldību. Tā kā sākās dažādu noteikumu maiņas un palika arvien grūtāk, spiediens bija arvien lielāks uz ražotājiem. Līdz ar to mēs nonācām pie secinājuma, ka jādomā kaut kas jauns. Jo biogāzes ražotnē ir infrastruktūra labi saglabājusies, resursi labs, un līdz ar to mēs pieņemam lēmumu attīstīt biometānu ražošanu. Atkal braucām, skatījāmies, mācījāmies. Bija 3 projekti uztaisīt, viens bija biometānu saražot, pārvadīt pa gāzes vadu, aizvadīt līdz Koneksus tīklam, kurš tuvāko pieslēgumu mums iedeva 26 km attālumā. Otrs projekts bija biometānu saspiest un pārvadāt ar transportu un pārdot jebkam vai pildīt gāzes vadā. Trešais variants bija saražot to biometānu šķidrinātu un pārdot jau šķidrināto gāzi.
Zains jau iepriekš pastāstīja, kā mums gāja ar šiem projektiem. Beigās palika pats ieguldījuma ziņā pats dārgākais projekts biometānu sašķidrināt un tirgot. Atradām sadarbības partneri Vācijā un noslēdzām kontraktu 7 gadiem. Un ražojam biometānu un šķidrinam biometānu un tirgojam uz Vāciju. Kāds ir kūtsmēslu ceļš līdz tirgu pieprasītam produktam biometānam? Tātad kūtsmēsli mums atnāk par slēgtiem cauruļvadiem no sūkņu stacijām uz biogāzes ražotni, uz kūtsmēslu krātuvi. Tālākais ceļš kūtsmēsliem tiek attiecīgi iebaroti fermenteros kopā ar citu zaļo masu, ar dūņām, attiecīgi, kas mums ir receptē. Tālāk kūtsmēsli attiecīgi uzglabājās fermenteros, izdalās gāze, saražojās. Gāzi mēs daļēji tērējam katlu mājā, daļēji tērējam koģenerācijā un apmēram 450 kubi stundā mums nāk uz biometāna ražotni, kas ir tīri zaļā gāze, kuru mēs tālāk attīram, aizvācam CO2 nost un iegūstam biometānu ar 99,88% metānu. Biometānu mēs tālāk pārvadam uz kompresoriem, dzesējam, spiežam un sašķidrinam, kā rezultātā mēs iegūstam šķidro gāzi pie lieliem mīnus grādiem, attiecīgi spiedienu, un to mēs uzglabājam biometāna tornī, šķidrās gāzes un ietilpība ir apmēram 50 tonnas. Un tas ir tālākais ceļš ir uz uzpildu, uz eksporta zonu. Cik apmēram ilgs tas process ir? No tā brīža, kad tos kūtsmēslus tur sāka padot un līdz tam to tā var pateikt, ja tas visu laiku nepārtraukts process. Tas ir nepārtraukts process, atkarībā ir no tvertnēm, no tilpnēm, atkarīgs no daudzuma. Cik ilgi var uzglabāt, cik ātri. Jo vairāk ir tvertnes, vairāk ir fermenteri, jo tas process ir ilgāks, protams. Vairāk gāzes mēs procentāli dabūnam. Mūsu gadījumā tas ir līdz 30 dienām fermenteros uzturās biogāzi, un tad tālāk nāk uz biometāna ražotni. To procesu laika ziņā tas ir ātri. Tur zinām temperatūru, zinām spiedienu un tiek saražots apmēram 270 kubi stundā biometānu, kas tālāk tiek sašķidrināts un tiek uzpildīts šķidrā biometāna tvertnē.